Labrīt! Jā, pulkstens ir 4, un es jau esmu ceļā uz darbu. Tik agri tas ir tāpēc, ka vakar es uzzināju, ka man piegādē ir kaut kur pie Talsiem. Un labi gribēdams piezvanu šiem, pajautāju, cikos viņi sāk darbu, tā lai es zinu, cikiem var ierasties, un jo ātrāk, jo labāk. Sazvanu, viņi saka, mēs jau esam jau, principā brauc cigos tu gribi. Bet, 8 točam var pat pirms 8. Mēs uzreiz, jo ātrāk, jo labāk. Es saku, davai, es jau uz 8, pirms 8 jau būšu. Nemaz nepadomājot to, cikos man ir jāizbrauc no Kuldīgas, un vēl jau vairāk, cikos man vispār ir jāsceļās. Tā kā jā, tagad ir tā, ka 4 es braucu ārā, plus mīnus pusotru stundu man vajag līdz Rīgai. Jābrauc savākt smagais. Tā krāvus turēģi jau ir iekraut iekšā. Un jāmaudz kaut kāds 130 km no Sētvi līdz tai firmai. Un tur man būs jāizkrauj 3 paletes. Ko tad es sadarīju savās garajās brīvdienās? Es paprovēju, kā ir būt kokvedējam. Tad es vēl patēloju galdnieku. Nesanāca neviens, ne otrs. Un tad es noslimoju kādu nedēļu. Tas man sanāca vislabāk. Par to kocinieku runājot, jūs nepadomājat, ka es tagad meklēju citu darbu vai domu ir iet uz kocinieku strādāt. Nē, vienkārši man bija brīva diena un es izdomāju jāizbrauc līdzāk Kristapam pasīties, kā tas notiek tajā darbā. Un visu cieņu tiem šoferiem, kas to darbu dara. Es līdzā biju man šeit visvieglākajā reisā, kāds varēja būt, un tāpatās tas nav tik vienkārši kā no malas izskatās. Bet darbs ir interesants, un es skatoties, kā Kristaps strādā, pilnīgi galvā iedomājos, cik man tas pats sākums varētu būt jautrs. Esmu pirmais darbā. Nevar būt. Bez 15.6. Eka, mans laižamais nolikts, sakrauts. Bet nav sakabināts. Jāiet sakabināties viks. Atkabināts bija tāpēc, ka kolēģis vakar manu mašīnu aizvoc izkrauta vienu kravu, kas bija citā piekabē. Iesim uzmest acis, kas tam mums ir kravā. Kaut kāds koka palets. Labs. Kas sarežģīts. Aicis ir iekricētā. Vēl jāuzrūlē kājas, tā varēsim maukt. Atlaižam roceni. Braucam! 129 km. Reku, laikam arī būs man izkraušanas vieta. Bišķiņ būs pa Zemenieku jāpabrauc, bet bišķiņ. Tāpat vajadzētu šodien obligāti mojkā trāpīt. Mašīna ir baigi netīrā, laiks ir labs. Tikko jau zvanīja darbiniec. Jānostājās kaut kur te vidū un nāks man kraut ārā. Reku, darbinieks jau atnāca. Nodeva instrukcijas. Jāpabrauc apakaļ, jānostājās tur ir. Rādīja papīrs, man bija brilles uzvilkts virsū. Darbinieks manīm skatās, viņš saka, es tev kaut kur esmu redzējis. Novelk brilles no, viņš tāds skaidrs. Laikam arī skatās mans video. Tas gan bija ātri, 5 minūtes un tukšs. Ko, tagad varam augt uz Kuldīgu.
Jāsakraujās, jānomazgā mašīna, jāizskrien vēl būs pēc kepona jaunā. Šits jau nolietojies. Un tā varēs gāzt uz kuģa. Uz Liepāju, šonedēļ ir Liepājas kuģis. Man gribās kafiju. Randā jau laikam bija kafijas automāts, ne? Jā, reku ir. Piestās ātri, aizies paķers. Nav no tām manām mīļākajām kafijām, bet citu variantu nav šoreiz. Tik āgri jau esmu ieradies Kuldīgā un man ir tik daudz laika, es pat tagad nevaru izdomāt, ko lai sāk, ar sapildīšanos vai sakraušanos. Ko lai dara? Ļausim krāvējam iedzert rīt kafiju un uzpīpot, ne? Sapildīsies un tā brauks krauties. Ne? 2 nedēļu jānobrauc un atkal būs brīvs. Mums pie zobārsta jālaiži. Abiem. Bākas pilnas līdz lūpai. Tagad ar malku krauties. Ideāli. Esam ieradies un neviens pat nav priekšā. Zini, kas ir smieklīgi? Tas, ka tajās nedēļas, kad es saņemos filmēt video, man ļoti bieži ir jākraujās šeit. Vispār, ja ne šeit, tad atkal jākrauj tārs dēlīši. Un šondēļ pat izkraušana ir tā pati, kas bija iepriekšējā video. Nesanāk man neko citu parādīt, kā tikai iekraut tārs dēlīši, izkraut tārs dēlīši. Palielam jau varētu jau nefilmēt šito iekraušanu, vienkārši paņemt, izgriezt no iepriekšējā vidžika un viss tas pats būtu. Jāiet taisīties vaļā. Baigi ar iekraušanos neaizraušos. Šitie visi kadri jau būs redzēti, pāris kadriņas uzņemšu un būs gatavs. Pēc tam brauks uz moju samazgāties. Kad mēnes spīd man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Un jūtu, kā man apulmies tagad vieglā garā. Kad mēnes spīd man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Un jūtu, kā man apulmies tagad vieglā garā. Rās un vakars brīvs. Pasveicināsim RVD workshop. Šodien galīgi veicās, neviens nekur nav priekšā. Kas tur iekšā viens vieglais mazgājās, tas jau tūlīt būs pabeigts. Un tad brauksim mēs iekšā mazgāties. Kāpēc es sevi pārbaudu ar sen liek? Lūdzu, liec man svēt mieru, jā. Es atstāju nesāli savu. Es atstāju cilvēkus, lai sajust augstu. Es pārstāju tevi savu par savu draugu. Jau pietiek ar nezālēm, kas... Ko? Viss ir sadarīts. Samazgāts. Pilsētā arī biju. Zvanīja students. Teica, ka šis tūlīt būs Kuldīgā. Aizbraukšu līdz Staķikam. Ieliešu ūdenkannā, sagaidīšu Ingus un tas pats, kas students. Tad kopā gāzīsim uz Liepāju. Es nepaspēju ieslēgt kameru, bet es rācijā dzirdēju tādu dīvainu frāzi. Students man uzsaukšot kafiju. Kaut kas negaidīts no viņa puses. Students nemāk piebraukt pie benzīna tanka. Esot jāpalīdz viņam. Un visi nost. Nenofilmē, kā mēs sasveicinājāmies. Tu man pirms kafiju? Ko? Aizdos. Aizdos? Aizdos. Kā var pavilkt kafijas, tā tikai jābūt?
Tev jābūt ir bro. Bro, tu ies iekšā, jau bro, man Jau taču bro. viss tev kafiju vai? Pankāļ. Tu pa priekšu, es pa priekšu. Lēnāk. Es esmu lēnāks? Skaties, lēnāks. Toču nopirk hotdogs, kafiju un vēl 2 pekanriekstu maizītes. Es vēlētos kaut reiz visu to, ko redz, es atklāt. Neskaitāms ielas, par kurām jādomā. Neskaitāms ielas, par kurām jādomā. Kad mēnesis spīd man virsū rokas savas vaļā. Eju līkloģus pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu sārā. Un jūtu, kā man apomīgs. Nu, ko, esam ostā? Jāmēģina atrast vietu, kur apstāties un jāiet būs pēc biļetes. Vaļ iekšā! Jā, nu, pat cik tu piedalies manos vidikos, tev jāpielīmē šitas. Ko nahujam? Tu esi followers un atbalstītājs. Man tev iedot mazgājumas līdzi? Nē, tu tikai tagad galvenais neuzkāp manam instrumentam. Ko? Nē, tu nav nekā. Bez burbuļīšiem? Tā nav tā pirmā reize? Nav pirmā. Apisiet. Man ir. Jums nav. Ko tu teici? Labdien. Kas te ir? Jā, turi. Ko tu ait notries pa ceļam? Ko? Balto lāci. Fuj, smit pēc vecam. Etēs, vaļā. Au! Ne tu, šitien viņam jāstāvi. Šitien liec davai. Tu esi īsts, ko ļēki liec priekšējā logā. Augšā pēc panēt pakaras, vai kavai. Kolēka džuis. Apens neliks priekšā? Ko tu saki? Apens neliks priekšā, lai žūst. Šitas ir jāfilmē. Viņš tās, ka te būs sūdulīt. Nebūs, nemīļ. Ingus saka, ka tā būs labāk, bet man jau liekas, ka es šodien te braukšu bez šitiem te logas midzināmajiem. Tagad ir sūdīgāk kādā, tev šito vajag vaļā dabūt. Tev līdz būs klik. Iedos krūgrietu. Nebūs tik vienkārši. Līdz cikiem kāds strādā. 5, 6? Vai krūgrietu tātās? Neaiziet pēc savu īpašu krūgrietu. Nē, tad te kaut kāds huīns, bet tiešām nekāds instruments no šīm nav. Tās plasmas skaņas tās labākās. Jācer, ka šodien relīs. Lai nav jāsmidzina. Nē, ja salaudzīs plasmas, tad jācer, ka nelīs. Lai nevajadzētu logas par slāpu. Jā, pareizi. Cerams, ka tev ir kaut kāda gumija, ko tev uzlikt virsū. Man jau būs jāparāda priekšniekam, kas notika. Es neteikšu, ka putni cildā, viņš man neticēja. Tās ticam. Ir. Klik. Bļa, pat nesalūdz, kas nakvīt. Nu, un kas tagad būs? Trubiņas laucīs to logu tagad. Šķir jākrieš otrā pagaid. Tāpēc pagaid, tu paņem to šitien paliec tā vai... Jā, nekas netrauc. Kā tā, ka neiet, redz? Tu zveji balvu. Šitā? Jā. Tagad tev. Es otru nelikšu. Uzlēc otru arī. Bet uzlēc tu. Iesāk, tā pabeidz.
Un tagad izstāst, ko tu izdarīji un kāpēc tu tā izdarīji. Tā vajag. Lai neiet pa sauso? Ne katrs nav labi pa sauso, vienādās lapjūri. Sēdējām te ostā gaidot kuģi, nebija ko darīt. Divas tuģīti. Pieslēdzām man Xbox. Kā jau es vairāk reizes teicu, ka man mašīnā ir Xbox, bet nav viņš vēl līdz šim bijis pieslēgts. Tagad smuku savienojām te visu, salikām tā, lai viņš te var palikt uz visiem laikiem. Var uzkapāt brīvā brīdī. Tagad tie darbinieki, kas tur baigi nesteidzās ar iekraušanu, arī var baigi neiekarst. Man vismaz būs ko tagad darīt, kamēr viņi kraus vai nekraus. Sākam kustēt augšā uz kuģi. Nopietni, ķipa nedara pirmoreiz to. Profesionāls autovadītājs. Pagamā, ka es braukšu, bet visu laiku celsies gaisā, blēķi. Поехали. Man laikam būs jābrauc augšā, jo man lika ieskrūvēt āķi. Visticamāk, ka es palikšu slīpumā. Būs jābrauc augšā, ap priekšu, tā kā es teicu, slīpumā arī paliks. Laks arfilēnam. No vienas puses jau labi, rītā viens no pirmajiem braukšu lejā. Es jau arī vispār viens no pēdējiem braucu augšā, man liekas, man aiz muguras vispār tikai viena mašīna vēl ir. Kur tas garš ir? Man tagad padzina uz atpakaļ, jo brauc šitas virsū, šitas ir 19 metrīgs. Šitādu es pirmo reizi redzu tik garu piekabi. Provēsim vēl vienreiz uzbraukt. Uzdzina to 19 metrīgo tagad man. Tagad jāstājās, būs aizstās arfilēm piekabas nevis blakām. Tur, kur tie vīriņi stāv. Nefilmēšu vairāk. Jākoncentrējās braukšanai. Esmu augšā, veiksmīgi. Pirmais rītā braukšu lejā. Es manīgi uzreiz taisīs vāku cieti. Nu visi, dodamies ceļā. Labrīt, labrīt. Nu ko ir ceturtdiena? Esmu atbraucis līdz Nīderlandē pie firmas. Pagājušā reizē gulēju tajā vietā, tur tā iela uz priekšu iet, tur vairāk smagie var nostāties, bet vakar atbraucot, viss tur bija pilns, tur nebija kur palikt, es nostājos šitajā vietā, kur es tagad esmu. Es nezinu, vai te var stāvēt vai nevar, it kā zīmes nekādas nebija. Viens no rīta kaut kad te nesen pabrauc garām kaut ko uzpīpināja, laikam nepatīk, ka es te stāvu, bet nekas, vēl 5 minūti ir līdz pauzei. Jāiet ir uz office piereģistrēties un tad jau būs jābrauc iekšā. Nezinu, kur manējie kolēģi ir. Šeit vēl jākraujās ārā būs Čimatijam un Raimondam. Pagaidām izstāst, ka viņi vēl nav atbraukuši, tā kā laikam es būšu pirms viņiem. Jāsāk strādāt. Jāiet pieteikties. Tad jau tur liks atkal braukt iekšā pa tiem vārtiem, kā pagājušā reizē būs, un darbinieks brauks izkraut. Vēl nebija uz lietu šajā firmā. Parasti tu pieeja piereģistrējies un viņš jau dzēna iekšā krauties. Tagad iedo pīkstu. Jāsēž jāgaida, kad pīkstēs, tad jāiet atkal uz ofisi pēc papīriem un tad laikam būs jābrauc iekšā. Nekas būs laika uzēst brokastis. Nu šoreiz kaut kā te galīgi darbi neiet. Cik ir pulkstens jau tagad ir 10. Es jau sēžu jau vairāk kā, pusotru stundu sanāk jau, ka es sēžu gaidu. Atbrauc arī Čimatīs ar Raimondu. Vēl pēdžers nav iezvanījies, tad Čimatīs te pie maniem bija atnācis, pasēdējām, papļāpājām. Vēl gaidam.
Tīgolā pateicis savu sakāmo. Ir gatavs. Jāskrien apakaļ uz ofisu. Pasauc mūs abas divas reizē Čimatī. Abiem reizē arī jābrauc būs iekšā, tikai viņš brauks tur, ko es toreiz braucu, krautēs ārā te pašā galā, man kaut kur citā vietā jāstājās. Līdz šim vēl tur neesmu bijis stāties. Man laikam šitajās līnijās jābrauc. Nu ko, iesim krauties ārā? Motherfucker, I'ma be the my necklace. I'ma be the neck, bitch. Never on the egg, see you on the next day. Tell me on the third day, that's what it's my birthday. Sipping on the Sunday, ready for your baby. Sipping on your young boy, oh. You wanna Obama, on a banana, With the my neck, yeah, on my necklace. Wake up on my left, the truth is the necklace. Stand in the rain, come do a lot. This should be on the level like a bell on the floor. You be selling, you be so afraid for your ball. Big cheese and you wanna smell it in the mall. Stand in the rain, come do a lot. This should be on the level like a bell on the floor. You be selling, you be so afraid for your balls. Big cheese and you wanna smell it in the mall. Smell it in the mall. Sagrapstīs stenteņš, kas perverš to sementeni. Šito opaņi huja ir dzitrs tā kā venden. Trīs nācijas man dabat vairs nav vārds, jo ap šito laiku manā dzīvē nekas vairs nav svērts. Tā kā absolūta nācija, to pat plovītas krēsls, uz kura māju krātnieks un nogalina lēm. Nogalina lēm. Palieku statiskā strauba, bet pārāk viegli mindset salauzt ar ceļiem eju apsolīt peļu. Bet mani neapmāna, bet mani nepamana, bet mani neapmāna, jo mani nepamana. Ar sūdu dziri nahuj, es labāk ej nahuj, ar sūru dziesmu dabūju pa acu un dīlu atgū. Pēc rēķina nedeļējiem es tevā kaut ko mēģinu un pabūkošu par visiem jums, kas nedeklarē cēnē. Viņš zem opoļu, sajies. Sirds manas kipo bīts, tā kā rītā kafija. Mēdzu izlaist rīts, jo ar naktī esmu vienā taktī. Lasu datus, lasu tev visu platā leņķī. Emocijas nenoslēpsi dziļākajā ķēķī. Tas ir 3 pārbūs sarkanajā blokā. Te kaut kas pārtaisīts ir. Kādreiz bija pa šitiem vārtiem jābrauc ārā. Čimatīs dabūja rājienu, ka nav safety kājās. Boltiņās izdomāja krautēs. Nu ko, tukšs ir. Nu, šeit es pirmo reizi tik ilgi kraujos ārā. Baigi ilgi nācās gaidīt vispār, ka tiks uz izkraušanu, un tāpat izkraušana ar baigi ātri negāja, bet nu, tukšs ir. Jāsam loģistikai jāsaka, ka varam krauties uz mājām. Jāgaida pirmās adreses. Čau, nu esi tukšs beidzot. Nu ko, adrese ir atsūtīta pirmā, nav tālu, 37 km, tas ir tepatās Nīderlandē vēl. Tur būs pēc īsti skatoties jākrauj 2 palets, laižam skatīties. Tad, kad navigācija ved pa šitādiem celiņiem uz iekraušanas vietu, tad tu sāc domāt, vai tik navigācija nav nogļukojusi. Es nezinu, te nākt vēl viens smagais pretī, ko mēs abi divi darītu. Vēl, kad tu brauc pa šitādiem celiņiem, tad tie iedzīvotāji, kas tur gar mājām staigā ritīgi skatās virsū, nu tādā neizpratnē, kur tu esi apmēram iebraucis. Un tas moments, kad sāc domāt, bļāns, tiešām nekur nebija zīme, ka smagie nevar braukt. Man ir aizdoma, ka pie šitās firmas varēja kaut kā savādāk arī piebraukt, nevis pa šitādu ceļu. Ties uz abām pusēm, cik daudz vietas ir. Es saku, ja te nākt smagais pretī, es nezinu. Tā būtu TikToks jātais noteikti. Kur ir mana vieta, kur jākraujās. Man jau bija tāda aizdoma, ka tā varētu būt kaut kāda saimniecība. Izskatās, ka es mālas pat esi bijis šitajā vietā krauties. Kaut kāda stādiņa būs jākrauj.
Izskatās līdzīgi vienai vietai, bet laikam jau nē. Laikam šeit tas būs pirmo reizi. Visticamāk kraus, reku šitāds te kaut kāds koka kaut kāds rāmīs ar šitādiem kaut kādiem iekšā. Jāiet pajautāt. Kurs ir manējās palets? Hei, ko ir šitās te divas palets ir manējās? Baig uz priekšu sagāzušās. Cerams, ka viņas varēs normāli iekraut. Darbinieks teica, ka man esot jānostājās šitā. Tā laikam kraus iekšā. Es ticamāk jau, ka kraus pa aizmugur iekšā. Ar ohlu vienkārši aizstums līdz sienai. Elektrisko rohlu pat iedod. Lai nav jāmocās kraujot iekšā smagas palets. Redz, cik smuks sanāca iekraut. Darbinieks ļautās palets. Pagadēs otrādi, lai tie krūmi, kas bija tā kā uz priekšu sagāzušas, lai viņi ir pret sienu. Es viņam speciāli pajautāju, vai es viņus var tā kā pastumt uz priekšu. Viņš teica, jā, tur nav nekāda problēma, stum kā vajag. Un iekrauts ir precīzi smuks, sagāja blakām. Un viss, jāmauc tālāk. Viņš jau piedāvāja kafiju paņemt. Izmantošu te izdevību, šorīt nedabūju kafiju iedzert. Nīderlandē, ka kraujās, tā baigi daudzās firmās. Šoferi var pieiet vienkārši un uztaisīt sev kafiju. Tā, nu kas tam mums ir jādara tālāk? Tālāk mums ir jābrauc uz Urk, pilsēta Urk. 63 kilometri. Sanāk, tā kā es tagad no tās puses pabraucu uz leju, savācu šito kravu, un tagad es tā kā braukšu sanāk atpakaļ uz to pasu. Tajā pašā virzienā vēl tā kā uz augšu, kaut kur tuvāk tur ūdeņiem. Un krāva priekš Igaunijas 2 palets. Laižam pakaļ. Es vairs nebraukšu uz to pusi, no kuras es atbraucu. Es labāk paprovēšu te uz otru pusi aizbraukt. Man liekas, ka te būs bišķi lielāk ceļi. Nu, diži lielāks nekas te nav. Plus te vēl ir zīme, ka nevar smagais braukt pa labi. Tas ticamāk ir tāpēc, lai te kaut ko neaizķertu, te ir ļoti, ļoti šaurs. Labi, neko mēģināsim braukt taisim pāri, nav jau varianti citu. Palaidīs, paldies. Nu vēl vien līkumu izmet tur pa tām sāģām, bet nu jau bija ārā uz lielāku ceļa. Tās reku griezīs virsū uz bāņa. Tā jau varēs pilu pedāli plūkt līdz iekraušanai. Bardaks kaut kāds jau te ir pie tās firmas, bet nu, laikam, ka šitā ir īstā vieta. Es jau te biju apbraucis vienu līkumu riņķī. Sākumā nevarēja saprast. Mans firmas nosaukums te nav, bet tas laikam ir šeit. Būs pajautāt, to ir īstā vieta. Vieta esot pareizā, ofisā pateic, bet viņiem tagad ir pārtraukums. Līdz 2, un tagad ir 10:10. Nu, tas nozīmē, ka man arī pienācis pusdienas laiks. 50 minūtes jāsēž jāpagaida. Laikam ir notikusi kaut kāda kļūda tur komunikācijas, jo šitajā noliktavā, kurā es biju, krauju tikai saldētu preci. Nu, loģiski, ka mana krāva šeit nevar būt, tāpēc, kad man jau nav refs. Un sazvanījos ar loģistiku tur sazvanījās ar klientu, laikam un noskaidroja to, ka tā krāva, ko man vajadzēja savākt, stāv citā noliktavā, kas ir 30 km no tējienes, un tagad viņai brauc pakaļ. Palielam nosēdēja 50 minūtes pa tukšo. Būtu maz tas darbinieks uzreiz pārbaudījis to kravu, tāda ir vai ne, būtu jau ātrāk visu jau organizējuši, bet tagad vienkārši 50 minūtes nosēdēja, lai pateikt to, ka nav īstā vieta. Reku Imāna firma, kur jākrājās. Es to firmu zinu. Es tur nekad bijis neesmu kraudēs, bet es viņu zinu tāpēc, ka mēs šitien deritīgi bieži kraujamies ārā. Un tad šitā te firma te patām blakus. Cerams jau, ka uzkraus vēl. Pūkstens tagad ir 3 pēc viņa laika.
Būtu labi uzkraut, jo 3. vieta jau arī ir atsūtīta. Tur jākrauj būs tās krāsas flakoniņi. Tur diezgan ilgi viņi strādā, tā ka tur šodien arī varētu paspēt uzkrauties. Te jau viss notika tā, it kā viņi man gaidīt speciāli. Piegāja pateica, ka ir 2 paletes. Šis reiz, jā, droši vien tāds references numurs, vai ne, paskatījās. Un tieši tā arī bija, kā viņš nosauc. Un jau dzen pie 20. rampas klāt. Teica, lai es sēžu mašīnā, pagaidu, ka tur ātri iesvedīs 2 paletes, un tas arī būs viss. Nu, 2 tāds augsts palets iekrāva. Varam augt uz office pakaļ Cemerkai. Un tā brauksim uz to nākošo vietu. Tajā firmā es esmu bijis jau neskaitām daudz reizi. Arī tur vidīgi ir daudz reizi filmēti. Pēc turienē būs 50 km jābrauc. Šitajā firmā jau var tāds standarts, tā, kad jau tu tik bieži brauc uz tām firmām iekrauties, tad jau tu zini, kā, kur, kas notiek, cik ātri, cik lēni. Un, jā, te jau tu pieeji pie tā darbinieka, pasaka, ko tev kāda krauja, tev ir jāvāc priekš, kā viņš ātri datorā paskatās. Un uzreiz arī liek braukt pie rampas, ja neviens nav priekšā. Šoreiz man neviens nav priekšā, jābrauc pie pirmās rampas. Un jāgaida, kad sakraus. Būs palets ar kartonu kastītēm virsū. 2 klienti, 1 Lietuva un Latvija. Tā kā šonedēļ būs arī Lietuvas piegāde man. - 4 minūtes un ir sakrauts. Darbinieks jau atnes papīrus, parakstīju. Taisties ir piekabu un jābrauc uz 4. vietu. Sakrauši tāds te kartona kastīts. Vairāks palets. Tur iekšā ir kaut kāds flakoniņi. Nākošā vieta te pat blakus pilsētā, 13 km, vēl joprojām Nīderlande. Es tajā firmā kaut kad sen apakaļ esmu bijis un vairākas reizes esmu bijis, bet man liekas, ka to kraus tikai rītā, jo es, cik atceros, nekad tur neesmu uzkrāvies 4. dienā, vienmēr 5. dienā, un tagad jau ir arī vakars 5 pēc vietējā. Bet tur blakus ir parkings, tā kā, ja to firmu nekraus šodien, es braukšu tāpat pārbaudīt, kas tur ir, kas tur nav. Ja nekraus, tad braukšu uz to parkingu vienkārši. Tur vajadzētu būt vietai. Kaut kāda kustība un mašīnas te vēl ir. Bet, nu, kaut kādi darbinieki jau arī brauc mājās. Aizskriešu uz office pajautāt, cikos man rītī jābūt. Ofisā man iedeva kraušanas papīru. Teica, lai nāk uz noliktavu. Mūšu pat iekraušu šodien. Nu, šīm es taču nebija gatavs. Es jau pavisam biju noskaņojies, kā tūlīt būs vakars. Ka te vairs neko nekraus, bet teica, lai mauc pēc 14. rampas. Iekšā
protams, atkal nelaidīs. Tas tāpēc, ka es video filmēju šonadēļ. Bet, nu, piebraukšu, uzkraušos, pēc tam jau parādīšu. Uzreiz, kā piebrauc, sāk jau arī kraut. Atkal iekrau kaut kādas 3 paletes. Kaut kādām kastītēm. Vajag vienkāršās kravas pagaidām šonadēļ ir. Kaut kāds gardums man te iekrau. Nu, ot, jāsavāc papīri un sazvanījos ar loģistiku. Pagaidām man vairs nav ko kraut. Man ir viena krava, tā kā paņemt rītā 3, pēcpusdienā jākrauj. Bet līdz tam vēl ir kaut kas jāiekrauj, bet pagaidām nav ko. Tā kā, nu, labi, ka es iekrauju šito firmu, bet aizbraukt nekur projām es tāpat nevaru. Braukšu uz to parkingu, kuras bija domājis palika, nu gadījumā man šeit neuzkrautu. Eku te, taisīsim vakaru. Vietas vēl daudz ir. Sen nebija bijis tik laicīgs vakars. Kaut kā pēdējā laikā bija sanācis tā, ka sakrauju kaut kādu vietu un tad bija diezgan tālu jābrauc. Un tad bija diezgan vēls vakars parasti. Tā kā zinādams šonedēļ paņēmu šito te kastīti līdzā un uzstelēju. Šodien varēs izgulēties. Nebūs jāliek modinātais, bet jāgaida zvans, kad loģistika zvanīs un kaut kas jāsāk darīt. Nu tad nu līdz rītam. Guten Morgen! Nu ko, tā kā es vakar teicu, gaidīsim ziņu no loģistikas un tad tikai kaut ko sāksim te vīkstīties. Nu labi, pamodies jau es biju, bet fiksā ģērbšanās, celšanās, sakārtošanās bija tad, kad es saņēmu adresi. Un adrese ir 100 km tā kā, nu ne uz māju pusi, jābrauc būs uz Amsterdamu. Tur ir atrasti kaut kādi 2,7 metri pagaidām. Un tad laikam būs vēl kaut kas jākrauj, un tad brauksim uz to adresi, ko es vakar teicu, kur te jau uz 3 būs jākraujās. Tā kā šodien darba ir daudz, daudz kas jāpaspēj sadarīt ir un jādod virsū. Ar katru dienu cenšos kļūt tik perfektāks, braucu sauzās, jo tev liekas savādāk, sēžas kā tenis kortā nometās. Tenis kortā nometās. Tenis kortā nometās. Mēs abi kopā redzam ļoti tāli, domājam mēs dziļāk nekā stoneri ar kilo zāli. Ja man prasi, kur es vēlos atrasties, savā miegā pakāties, bet tavā ar zobenu karā iet. Es došos tur līdz, tur, kur tevi jābižon. Bailes zudīs tik līdz alvis uzticību iemantot. Tad šaura iebraukšana bija, šauras ieliņa. Tā ar tādu iebrauktu nebija baigi platā. Nu, kaut kā jau iegriezi. Es pajautās, vai jāatbrauc uz pareizo vietu. Ir īstā vieta. Šeit jākrauj 7 paletes priekš Latvijas. Darbinieks jau teica, lai es tur padās priekšā stājos pie office durvīm un izskatās, ka tūlīt man atvedīs to kravu. Jākrauj iekšā būs pa aizmuguri, viņš teica. Ar rohulu iekraus 6 paletes to kravu.
No, šitādas te 6 palets kaut kādām rezerves daļām. Tās 3 bija ritīgi smagas, tās koku kasts. Droši vien iekšā pilns vēl tādām detaļām ir. Un šitās te jau vieglāks. Vienīgi vajag stulbu, ka viņas ir tādas zemes. Es ceru, ka nākošās paletas nebūs šitī te augsts, kas var gāsties pāri. Bet, nu, gan jau būs labi. Pieliks dēļas, vai tad tā būs, ka kaut kas kaut kur lidos. Palets atved, bet savu rohlu nesavāc. Varētu neko neteikt. Tik pie jauns rohluls. Jā, es pasaulies atpādrotas savāc. Esam, man liekas, to es teicu vairākas reizes, ka man ritīgi patīk rauties tādās firmās, kas nav kaut kādas baigi lielās loģistikas, tādas, labi, šī ir liela firma tā izmēra ziņā, bet šeit nav tāds nenormālais noslogojums, te nestāv kaut kāds 20 fūras iekšā, te nav kaut kāds milzīgs office ar 500 darbiniekiem, un tādās firmās parasti nav jāgaida. Tu iebrauc, aizies uz office, tur sēž 2 cilvēki iekšā, tu pasaki, ka tev jākraujās ir kaut kam, uzreiz jau viss, atbrauc krāvējs, sakrauj tev, un nav te jāsēž pusdienu. Un atkal iedevu kafiju padzerties. Nākošo adresi ar tikko atsūtīja 23 km. Jābrauc ir vēl tuvāk Amsterdamai. Šitā firma nebija Amsterdamā, bet bija pirms Amsterdams. Un jā, tur būs jākrauj 2,4 metri. Jālaiž. Lieku, tas šaurti aplīši ir. Jāvingro te pilsētā. Reku, šitā ir mana firma. Baigi stulbā vieta, kaut kur uz ielas jāstājās. Zauva Rīkām. Jāiet reģistrēties būs. Šitajā firmā es toču neesmu vēl bijis. Tur te jāiet. Te jākal tā rampa. Tev jāiebrauc ir un tad nobloķē tev to riteni. Te, kur zilā mašīna stāv, tā pabrauks malā, te es braukšu. Jā, šitās te firmas, tāda iela, kur ritīgā satiksme ir, jāslēdz visvarenā parkošanās pogu un jācer, ka poliču onkulis nebrauks ciemos. Jā, cerams. Viņš jau ofisā tur Džeks bija, viņš tūlīt brauks projām, te es varētu braukt pie 3. rampas. Dabūt te puskvartālam apbraukt riņķī, lai varētu apgriezties tā, lai varētu piestumties normāli pie rampas klāt. Es stāvēju pirmīt ar purnu uz šito pusi, un tad, ja laust uz aklo, baigi grūti ielaust. Man šeit pat nereāli, ja tur vēl stāv pilsa mašīnām, jo tad sanāk tā kā gandrīz pa 180 grādiem aplausties un vēl trāpīt tur precīzi iekšā. Tāpēc vajadzēja apgriezties tā, lai var ar kreiso pusi lausties klāt, un tad diezgan liela satiksme šitajā te kvartāliņā ir. Dabūju jābraukt visam rajonam riņķi, lai apgrieztos, un te kā mauks pie rampas klāt, tad arī būs jānoliek iela mierā. Reku Džeks jau brauc nost, man jābrauc šitā čaļu vietā. Jāiet fiks durvis attaisīt. Saprotoši, paņēma nobloķēja ceļu. Pie šitām rampām braukt, vai kaut kādu buferi kaut kur neatsist. Tik šaurs uztaisīts.
šoferi te sēž mašīnā, izstāst, ka iekšā nelaiž. Iešu parādīšu tūlīt, cik tur šaur tāpat rampa ir. Bet es mēģināšu tikt tāpat iekšā. Iešu vismaz pajautāt, vai nevar. Ir atkal tā rampa, kurā tā jātrāpa diezgan precīzi iekšā ir. Un tad šis te draņķis iet starp riteņiem nobloķē. Tā, lai kamēr viņi krauj, tu nevar nekur aizbraukt. Nu, redz, cik tā kasta, cik te ir. Nu, plauksti iet iekšā. No otrā pusē vienkārši tā te štangi ir tāda pat kā otrā pusē, bet nu vienalga diezgan precīzi jāiebrauc ir. Ja tev vēl tas ir jādara uz šitādas ielas, kur ir tāda milzīga satiksme, čutiņ stresiņš ir. Līdz sevišķi tiem, kas ir nesen sākuši strādāt. Es jau šito esmu darījis vairākas reizes, tad nu jau ir tāds bišķīt pofīgi, ieslēdz tās avareikas, izgriež visiem priekšā tā, lai vienkārši noliec satiksmi mierā un tad lēnā garā bez stresiņa brauc klāt. Lai tikt iekšā, bija jāaizpild kaut kādu papīra lapu. Ja es nefilmētu vidi, ka es to nedarītu, es teiktu, noteikti, ka es pagaidu mašīnā, bet nu pat cik jau es jau tik daudzās firmās neesmu ticis seši, lai kaut ko uzfilmētu. Es teicu, labi, došu to lapu aizpildīšu, lai var tikt iekšā. Sākumā jau viss bija ātri un ļoti skaisti, bet beigās viņš man iekrauta vienu paleti. Es tā dīvaini likās, un man likās, ka bija jābūt vairāk, un es pārjautāju, vai tiešām ir viena paleti. Sāku zvanīties loģistiku un izrādās, ka man bija iedot nepareizi referents, līdz ar to iekrauju nepareizo paletu. Tagad kaut kādu pusstundu sēdēju gaidīju, kamēr viņi noskaidros, vai viņi to paletu var izkraut, tāpēc, ka viņi jau no sistēmas esot izņēmuši ārā to kravu un dabūt apakaļ, viņi tur ir kaut kā sarežģīti, blā, bet nu, es teicu, nav varianti, es viņi nevaru ņemt to paleti, kaut kas ir jādara, jākrauj ārā. Beigās, jā, krauši to kravu ārā un kraus iekšā citu kravu, kas ir lielāka, tās ir 10 paletes. Uz 6 paliešu vietām. Nu, stundu un 10 minūtes man šitas viss pasākums aizņēma laiku. Tūlīt parādīšu, ko iekrauju, jo es negribēju filmēt, tāpēc, kad te vispār ejot iekšā bija rakstīts, ka neko nedrīkst filmēt. Man es laiku stāvēja blakus darbinieks, laikam maniem runāja, jo viņš pīksnē tās paletes. Bet, nu, izkrauju to vienu paletu ārā, ko sākumā iekrauju, un tad sakrauju šitādas 10 iekšā. Un jānomēra, cik ir brīva vieta. Jāizsūt loģistika, jo uz nākošo vietu es braukšu, tur būšu jākrauj 1,2 metri, bet izstāst, ka man te ir bišķīt vairāk, jānodot ziņu loģistikai. Varbūt vēl kaut ko atradīs, ko kraut. 2,27. Metri 72. 2,27, metri 72. Aizsūtīsim tūlīt un brauksim uz 7. vietu tagad. Tā, 7. adrese ir apakaļ tajā pašā pilsētā, kurā es biju pirms tam. Un līdz turienei apakaļ 29 km. Un tur būs jākrauj 3 paletes. Tā kā es teicu, davai jādod virsū. Ir jau pār pusdienas laikam. Jāsakraujās ir un jāmauc mājās. Es te tā braucu un domāju, tie tik būtu bijuši pigori, ja es tajā steigā un ātrumā nebūtu tā kā pārbaudījis un izdomājis pārprasīt, vai tiešām tur tikai viena paleta ir jākrauj. Būtu iekraus vienu paleti 10 palešu vietā un vienkārši aizbraucis tālāk. Jā, būtu labs ieberzens. Tāda būtu jātaisa zvans. Hello, boss, I have a problem. Vai arī, hello, boss, you have a problem. Kas te būs? Kaut kāda milzīga loģistika atkal. Cerams, ka te būs tas, ko man vajag. Laikam, ka būs, jo tikko pastījos vēl vienreiz īziņā manas firmas nosaukums, bet šitajā te lielajā loģistikas ēkā. Jāiet pajautāt, kas te ir, kas te nav. Un par šitādām firmām es runāju. Labi, tagad piekdienas pēcpusdienas varbūt nav baigie šitie te lielie darbi, daudz mašīnas, bet pa lielam es runāju par šitādām firmām, kur parasti sanāk ilgāk pagaidīt. Liela loģistika ar ļoti daudziem darbiniekiem un parasti arī daudz mašīnas, bet šitā ir Nīderlanda. Nīderlandē tas nav tik izteikti kā kaut kādā Vācijā. Labi, nav arī tā, ka te, baigās apiņu bedra, tā, ka te nekad nav nekas jāgaida, bet, lielākoties Nīderlandē viss notiek baiga labi un ātri. Vācijā biežāk sanāk kaut ko pagaidīt. Bet labi, jāskrien ir fiksi uz ofisu.
jā. No, viss pa fikso. 15. rampa. Brauc klāt. Iekšā arī beidzot varēs tikt. Visticamāk, ka šī būs pēdējā firma, ko kraut man. Teorētiski man vēl 2 palecies iekšā. Es katrā ziņā nodevu informāciju loģistikai. Viņi vēl meklēs. Nu, mazums. Varbūt kamēr kraujo kaut ko atradīs, tad jau redzēsim. Pagaidām vēl nekas uz priekšu nav atrasts. Tad jāpiebrauc šitas tagad jāiekrauj. Izskatās, ka te kraus alkoholu iekšā. Mazliet sajauc. Nevis vēl 2 paletes var iekļaut, bet 1. Un tā ir Eiropen. Tikai Eiropen var iekļaut, neko citu. Tā kā jā, iekrauj jau uzreiz, piebrauc. Jāizskrien pakaļ papīriem. Un tad zvanīsim un prasīsim loģistikai, kas mums ir jādara. Vai var braukt mājās, vai varbūt kaut kas ir uzradies jau. Kamēr sēdēja ofisā, gaidīja papīrus, loģistika jau piezvanīja. Nu, teica, ka meklēs to 1 paleti, pagaidām nekā nav. Bija 1 lielāka paleti, bet nu, lielāk es nevaru dabūt iekšā. Šoreiz arī tur neko nevar sabīdīt. Tā kā, jā, varu uzņemt kursu uz mājām. Un tad jau jāgaida. Kaut kas būs vai nebūs, lai arī kā es gribētu. Mana intuīcija liekas, ka nebūs. Bet nu ko? Tagad jādo virsū. Jāmauc mājās, kaut kāds pār pa 7 stundu var braukt. Nu, kā jau teicu, to 1 paletīti neatradu priekš manīm. Bet nu nekas, esmu jau iebraucis Vācijā, jau autohofā tagad tais pusstundas pauzīti. Vēl kaut kādi 4 stundas varēšu pabraukt, un tad būs jāmet miers. Līdz Polijai netikšu, palīšu kaut kur Vācijā kādā autohofā, vēl precīzi nezinu kur. Vispār baigi labā nedēļa šitā bija ar otrdienas kuģa atpildēja 7 iekraušanas, un gandrīz piekrāvos pilns, tikai 1 paleti vēl varēja iekraut. Un, jā, deklarējums nekas nav. Lietuvas piegāde ir tā 3. vieta, kur es teicu, kur tie flakoniņi bija iekrauti. Tā kā jā, super nedēļa. Kārtējais paldies loģistikai un maz viltībiņu. Tad nu tie, kas video ir noskatījušies līdz beigām, kā jau iepriekšējā epizodē solīju, izspēlēšu konkursiņu, kurā varēs dabūt šitādu te hūdiņu. Tiem, kas vēlās piedalīties, konkursu noteikumi nebūs nekādi sarežģīti, nebūs tur jāstaigā un jāizdara 100 noteikumi. Vienkārši ierakst komentārā gribu hūdiju. Un tā kā jā, nākošā epizodē paziņošu uzvarētāju. Paldies, ka bija atkal manīm šajā piedzīvojumā. Ceru, ka bija interesanti un gaidām nākošo epizodi.